Atkal kāds izšķīries. Viens aizbrauc prom, otrs paliek Latvijā, un tā gandrīz katru nedēļu tikai preces un šķiras. Kaspar, ja tu pēkšņi izdomātu šķirties no savas sievas un pacelties uz dzīvi citā valstī, kas notikt ar jūsu bērniem? Viss atkarīgs no situācijas, bet es domāju, ka es bērnus ņemtu līdzi. Es sagarvātu mantas, ieliku bērnus taksī un kopā ar viņiem uz lidostu. Bet tā jau būtu bērnu nolaupīšana. Kāpēc tie ir mani bērni? Nu jā, bet kā tad ar sievu, tie tak ir arī viņas bērni. Nu pagaid, bet ja es bērnus nepaņemšu, tad es palikšu bez bērniem. Tā es nevaru. Tu esi domājis, kas notiek ar pašiem bērniem? Sveša valsts, cita valoda, draugu nav, vecmāmiņas nav, mammas nav. Nu taču skumji. Es nezinu, kā. Nu ar laiku pieradīs, atradīs jaunas draugus un pie vecmāmiņas mēs vienmēr varam aizbraukt ciemos. Jā, bet tu zini, ka tavai sievai ir tieši tādas pašas tiesības kā tev. Jūs jau abi esat atbildīgi par bērniem. Ja tu tā izdarītu un tava sieva iesniegs pieteikumu par bērnu atgriešanu, sanāks liels ziepes. Ir tāds likums par bērnu starptautisko nolaupīšanu un par vecāku atbildību. Viņa pat varētu lūgt palīdzību Tieslietu ministrijai. Skaties, Tieslietu ministrijas mājaslapā ir tāda sadaļa, bērnu tiesību jautājumi. Un šeit zemāk var atrast bērnu pretiesiska aizvešana, aizturēšana. Šeit jāizvēlas bērns aizvest no Latvijas uz ārvalsti. Un šeit var lejuplādēt iesniegumu. Aizpilda iesniegumu, pāraksta, iesniedz elektroniski vai pa pastu un aiziet. Tieslietu ministrijas darbiniekiem ir 10 darba dienas, lai visu izskatītu. Pēc tam ministrijas darbinieki nodrošina visu tālāko atbalstu, dokumentu tulkošanu un sazinās ar tās valsts iestādēm, kur tu esi aizbraucis kopā ar bērniem. Tur notiek tiesa, ko nolems, tas, protams, nav zināms. Nē, nu sarežģīti un visi tie likumi un noteikumi man nepatīk. Es nezinu. Es, ja godīgi nezinu, ko es darītu. Ko tu darītu, ja tu izšķirtos no savu vīru? Nu, man arī to grūti iedomāties, jo man jau arī ģimene un bērni ir viss. Nu, jā, bet kaut kādai saprātīgai izējai taču ir jābūt, ne? Nu, sākumā es droši vien mēģinātu ar vīru pati vienoties un vienošanos apstiprināt pie notāra. Nu, tā, lai ir pavisam droši un viss ir uzlikt uz papīra. Bet, ja nesanāk, nu, visticamāk, abi dotos pie mediātora. Mediātora? Nu, es esmu dzirdējis, ka tāds ir, bet es īsti nekad neesmu sapratis, ko viņš dara. Mediātors var palīdzēt atrast risinājumu, kurā nebūs zaudētāji, un kas būs gan bērnu, gan abu vecāku interesēs. Un tāda nopietna saruna ar speciāli apmācītu cilvēku. Labi. Teorētiski tas izklausās labi, bet praktiski, ja nesanāk vienoties? Nu, tad jau nekas cits neatliek, kā sniegt pieteikumu tiesā. Nu, šādā gadījumā lēmumu, kur bērniem labāk dzīvot, vecāku vietā pieņems tiesa, ņemot vērā abu pušu iesniegtos pierādījumus un bāriņu tiesas atzinumu. Braukt dzīvot uz ārvalstīm gan varēs pēc tikai atbilstoši tiesas lēmumu saņemšanas. Es pieņemu, ka tas nav baigi ātri, vai ne? Jā, tur var paiet pat 5 mēneši, tāpēc, ja vien iespējams, jāpanāk vienošanās bez tiesu darbiem. Nu, labi, ka man ar sievu viss ir kārtībā, es mīlu viņu, bērnus un mums nav jāšķirās. Jā, es arī ļoti ceru, ka ar vīru kādreiz varēsim nosvinēt zelta kāzas. Bet, nu, ja kādreiz viss noiet greizi, dar zināt, ka Tieslietu ministrija kā partners ir iesaistījusies Eiropas tiesiskās sadarbības tīklā. Un šāds tīkls ir arī Latvijā. Tieši tāpēc Tieslietu ministrija ir pirmā vieta, kur meklēt padomu šādās situācijās.